Nu, vajag izdomāt kaut kādu džingliņu arī. Nu, ne jau pašiem visticamāk, kad es nezinu. Pagaid, tu mācies pirmajā pamatskolā? Jā. Vai mūzikas novirziena skola? Mēs Cēsīs, jau ja kāds nezin, jā. savu ķekavas korīšu ieslēgt. Tad, ne, nu vienkārši džingliņu kaut kādu uztaisīt, zin kā tādu. Tur, nu, katru reizi, kas sākās tādu skanīgu. Welcome to the Floorball Show. Jā, kaut Jā, tie, kas cerēja, ka būs laivs, vēl nav laivs mums ieslēdzies, bet jūs jau Vai vēl- skatāties anyway. Katrā ziņā jūs jau skatāties atkārtojumā vai vēlāk, un video būs pieejams. Man raksta, jo cilvēki, es nemāku atrast, vai vēl nav sācies. Atrasinās tev. Kā tev mans Rolf, tev uzreiz bija jāsaka? Es jau redzēju, bet vienkārši es te cīnījos ar kameru, es nevarēju neko pateikt tev, bet diezgan slikts. Kā tev veselība? Nu tā, grūti pateikt, zin kā, ikdienā jau man netraucē nekas no tā visa, bet trenējos, daru viss, iesildos arī ar komandu, tā kā, nu, ir labāk. Jums jau ir bijis pēc cik tas spēles? Nē, mums tagad ir brīvdienas, un mums būs tikai, principā, nākamnedēļ. Jā, pirmdien, otrdien, tad, jā. Es pēc vakardienas, es vakardienu to florbola virtuvē ierakstījām to. Es vakardienas sapratu, vakar Cinis teica, ka viņš tev ir devis padomus, kā, viņam bija slīdzīga trauma, vai ne? Jā, noteikti. Devis padomus, kādus vingrinājumus dot kaut kā tā. Jā. Es tagad pēc vakardienas droši, ka neklausies, ko viņš tev neklausies viņa padomu. Es tev uzreiz vēl prasīšu, tev ir kādreiz vispār bijis tā, ka no malas jānoraugās spēles? Nezinu, pat ne traumas dēļ varbūt kādreiz slikti uzvedies, un treneris tev nosēdināja malā. Un tā, es jau nekad... Ka tik daudz spēles pēc kārtas tev ir jābūt kopā ar komandu, bet spēlēt nevar. Es jau baigi nekad slikti neuzvedos, tā kā tas ir labi. Bet tā, nav sanācis īstenībā tik daudz būt malā. Atceros kaut kādas 2 spēles pirms vēl Somijas, ka man bija cirkšņa trauma, tad es biju tā malā, bet citādāk neesmu nekad laikam tā noraudzījies no malas spēles. Īpaši uz soliņu vēl joprojām. Tas man vispār stress ir lielāks nekā spēlējot. Es varbūt tieši par vienu konkrētu brīdi, kā jūties tajā momentā, kad spēle bija ķekavā, ka sērijā bija 3-1 un ka ķērāns izlīdzināja to beigās, nezinu, kāds bija pamatlaikā pat rezultāts 5-5. Katrā gadījumā, kad izlīdzināja to, kad jūs bijāt 4 minūtes pirms beigām vadībā, jums bija vairākums un izlaidāt to +2, kāds bija tajā brīdī sajūtas. It kā jau nekas tāds vēl viss pagarinājums priekšā, bet tajā pašā laikā tur jau mazākums. Un kāds bija tajā brīdī sajūtas, kad ir jau tas ūdens ir tuvu mutei? Jā, tas patiesībā bija diezgan tāds savā ziņā slikts moments, bet tas arī bija moments, kas to sēriju tā kā pagriez uz otru pusi, lai arī tā spēle visi gāja. Tā kā mēs bijām vadībā, man liekas, man šķiet liela daļa no spēles, bet man liekas tieši tas overtime, tie bullīši mums iedeva tādu pārliecību, un tad jau bija skaidrs, ka būs tā 7. spēle, un 7. spēlē jau bija, tāpat kā, neteiksim, coin flips, bet, 7. spēlē tur viss var notikt, jā, bet, man liekas, mēs diezgan pārliecinoši spēlējām, sākot ar to 6. 7. spēli, kad es nebiju. Tavs treneris pēc 6. spēles minēja to, ka, teiksim, tā bumba ir tā kā ķekavas pusē, kad jūs spēlējat tuvu maksimālajiem gandrīz. Dzirdēju, noteikti. Jā. Tagad viņš mūs tiešraidē nevar klausīties, bet gan jau ierakstā klausīsies, kā tev šķiet viņš tajā brīdī nedaudz samuldējās, vai viņš tiešām tā domāja, ka bumba ir ķekavas pusē, jo pēc tam viņš nedaudz atkal izteicās tā, ka grib, lai spēle ir trešdienā, kamēr jūs vēl esat karsti, pretinieki nedaudz apmulsuši un ātri, teiksim, tā to visu pabeigt, kā tev šķiet, tās bija tāds mazas paslēpes, viltības, kaut kādā veidā maza psiholoģiska spēlīt, vai tiešām viņš domāja, ka, Andris Pils tiešām domāja, ka 7. spēlē favorīti varētu būt ķekavu, jo jūs jau stūvu spēlēt maksimumu, ka viņiem ir kur vēl pielikt. Jāsaka, savā ziņā. Tu labi pazīsti savu treneri, es tam ticu, tā kā es jau pēc tavas smaidiņa redzu, ka tev var tas tā interesanti līdzēt. Savā ziņā varbūt es negribētu piekrist Andrim, ka varbūt bija bumba viņa pusē, bet es teiktu, ka tā priekšrocība, kas viņiem bija mājas zāle, un tas arī viss pa lielam. Jo, manuprāt, mēs bijām
Viņi sabruka tajā brīdī, kad viņi zaudēja bullīšos noteikti. Sestā spēle jau noteikti aizgāja mūsu zīmē, tur mēs, principā, neteiksim, ka dominējam, bet rezultāts bija dominējošs, un viņi nevarēja bumbu dabūt vārtos, kas tāds liels faktors, ka tu nevar iemest un zaudē kaut kādā ziņā pārliecību, un jā. Bet, tās varēja būt kaut kādā ziņā paslēpes, bet es domāju, ka Andris ar to bija domājis, varbūt, ka tā spēle ir viņa mājās, nevis mūsu mājās. Jā. Bet par tām mājām runājot, mēs tieši pirms pusfināla sērijām, kad prognozējām, es minēju ļoti, ka man šķiet, ka Ķekava ir sarežģīti spēlēt, un ka tā ir viena no zālēm, kur tiešām ir ļoti liela priekšrocība mainiekiem. Varbūt ne, no playoff komandām it īpaši. Bet, ja mēs tagad skatāmies, tad no 4 uzvarām, kuras jūs izcīnījāt, jūs 3 izcīnījāt Ķekavā. Jā, es īstenībā, sērijā 4-3. Jā, es īstenībā par to pašu domāju, kad mēs, kas tur bija, man liekas, es braucu uz 7. spēli, un es tieši domāju par to, cik mēs esam uzvarējuši tās spēles, kā tā sērija vispār gājusi, un tad es sapratu, ka reāli sērijā pa lielam dominē viesu komanda, un visas uzvaras, principā, bija izbraukumos, tā kā, jā, ne, par to, vai grūti spēlēt Ķekavā, es teiktu, ka jā, tad, viņu fani arī pie mums Ulbrukā, protams, bija tā kā, kāds viņus tā kā pacieš, kāds nepacieš, kāds to uztver kā tādu sportisko tādu, kā pasaka, elementu. Un tas jau tāds, jā, nevienā izbraukumā, protams, nav viegli spēlēt, kur vēl, ja runājam par regulāro sezonu, kur Ādaši bija, tur vispār, bēdu ielai. Nevar nepierast pie tā seguma, botes slīd un viss slikti, tā kā, tāds, tā ir tā man tieši arī liekas visvairāk. Jā, kad visgrūtāk spēlēt, nevis varbūt tāpēc, ka bumbiņa varētu būt, ka vairāk neklaus tik ļoti, bet tieši, ka tā saķera ir pavisam citādāk. To Sportland kaut kāds sponsors ir, vai vismaz tagad varbūt būs? Es daudz jautājumus saņēmu un dažus tādus apmēram no situācijas tāds, what the fuck? Kāpēc viņš tajā dvielī tur staigā? Kādi, kas varbūt nav tik liela tāvi līdzitēji, un tad daži, protams, atkal to uztver kā tādu vairāk humoru. Varbūt vari padalīties, kāpēc arī tu biji ietunies tajā dvielī, lai varbūt arī līdzitēji skatītāji saprot, ka tas nebija tā, ka tev nebija līdz šorti, un tu katru dienu vienkārši čiloji, tā kā uz pirti gatavs. Jā, tur tā situācija tāda, kad pēc tās traumas es biju gatavs noteikti spēlēt, arī to Andrim teicu, un mēs ar Andris pieņēma lēmumu, ka es tomēr nespēlēšu, un tad, jā, izlases treneris man piezvanīja vienā dienā, un viņš ieteica tādu labu veidu, kā pasaudzēt sevi, un varbūt palīdzēt komandai maksimāli, cik varu. Tas bija viens iet laukumā, kad tas ir vajadzīgs, piemēram, 3. periodos, protams, mēs to neizmantojām īsti, bet tas otrs bija, kad es varu spēlēt arī vairākumā. Un tad tā dvieļa epopeja no visa tā, kad vienkārši, lai es būtu tā kā silti, man būtu un visu laiku būtu gatavs un tā kā tas muskulis neatdziest. Un jā, tad es tur darīju papildus vingrinājumus, lai būtu gatavs iet jebkurā brīdī iekšā. Tā kā, jā, tas dvieļas būtībā tāds siltuma elements priekš manis bija, un tad kur mēs tos dvieļus dabujām, es nezinu, par kaut kur mums viņus deva. Un viņš tāds paliels, diezgan mīksts, silts, tā kā tāpēc tas bija iemesls, kāpēc tas staigāja. Labi, ka nebija kaut kāds Barcelonas dvielis vai kaut kas tāds, tas nebūtu tik moči tagad par to dvielu runāt. Tu minēji par to, ko minēji Skeitī, kad kaut kādos momentos, kad varbūt jāiet būt laukumā, svarīgos momentos tad, kad varētu iet laukumā, un it kā pats minēja arī, ka gatavs, ka treneris pieņēma situāciju, ka ne. Kā tev šķiet, ja 7. spēlē būtu -1, 4., 3. trešdaļā jums būtu -1, tad tu iet laukumā pilnvērtīgi? Vai joprojām sēdēt dvielī? Tikai tā spekulācija mēs varam veikt, tagad beidzies. Zin kā, tas tāpat kā tas pirmais lēmums noteikti nebūtu manās rokās, bet jā, es domāju, ka es būtu gatavs jāiet un spēlēt, tā kā jā, tas tāds, nezinu, mēs ar Andri īsti par to nerunājām. Mēs runājām tikai pirms 5. spēles, un tas arī viss. Tā arī vienkārši palika. Pirms 7. arī norunājām, kad taktika tāda pati ar mani, un tā kā jā. Bet, savā galvā es noteikti biju gatavs, iesildoties, jūtos labi, un jā. Man tas vienmēr ir bijis klasisks jautājums par
to, kurš iepriecināja, pārsteidza, vai kāds no taviem komandas biedriem varbūt tevi sērijas laikā tur daudziem parādījās tādas lomas, kāds varbūt ikdienišķi nav pat, vai nav pieraduši, vai vienkārši nav bijuši tādās, un tā situācija iegriežās, sagriežās tā, ka nav jau variantu, un kādam ir jāpild arī līderu lomas, un arī trešās maiņas spēlē parādījās citi, kas varbūt sezonā mazāk spēlēja. Bija kāds, kurš varbūt tas no tevis jau varbūt jau pat ir saņēmis jau uzslavas? Nu, zini kā, es Džekiem to vēl neesmu teicis, jo mums tur bija pēc 7. spēles televīzija, un es negribēju noņemt nekādu uzmanību no viņiem, kas tur spēlē, bija laukumā, bet jā, tas, ko tu saki, kad pārsteidza tiešām, kad mums komandā izveidojās tādi jauni līderi, nu neteiksim jauni, tas pats Trofimenko, viņš jau arī ļoti labi spēlēja Rubens sērijā, nu nevar teikt, ka viņš nebija līderis mums komandā, viņš noteikti bija viens no, bet tagad, jā, tā 5. spēle nebija ne Tiltiņš, ne es, un tādi, kas ikdienā metos golus un taisa rezultātu, un tiešām tad jāuzslavē, es pieļauju, kad visa komanda principā par to, un tā kā jā, bet par to, ko es gribēju pateikt, ka es nepateicu, bet es nenormāli lepojos ar to komandu, kas mums izveidojās tajās 3 spēlēs šobrīd. Un man šķiet, ka tas mikroklimats komandā nav bijis tik labs visu sezonu, tā gribētos teikt. Jā. Gribas kaut kā tā nedaudz melni. Tas mikroklimats labs tajā momentā, kad tu uz soliņies. Tas būtu slikti, ja es nebūtu komandā, un tad mikroklimats labs ir. Tad būtu ļoti struntīgi. Es zinu, ka Pēter ir kaut kādi jautājumi sasūtīti. Tu varbūt vari iestarpināties kaut kur. Es gribēju pajautāt komam par vairākumu. Jā. Kā tev, jo es redzēju, ka man arī ar Krišānu bija saruna pirms aizvakardienas spēles neliela, jo jums bija problēmas ar to Čakovs mazākumu, jūs var iemetāt? Nē, bija cīts iemet vienu goltošu, bet cik realizācija vispār pēc sajūtām bija? Patiesībā bija ļoti zema, jāsaka tā, un noteikti tas faktors, ka es esmu ārpus pozīcijas un es nevarēju spēlēt tajā savā pozīcijā, kur šobrīd ar Toms spēlēju. Mēs bijām samainītās pozīcijās, lai man nebūtu tā kā lieki jāskrien vai, pazaudējam bumbu, lai nav tā, ka tur aiziet, spēlē 2-2, bet es esmu tik lēns tajā brīdī, kad pēkšņi spēlē 2-1 un mēs ielaižam. Jā, un tas tad arī kaut kādā ziņā noteikti izmainīja to vairākumu jā, grūti tādā mazā laika periodā, protams, kaut ko iespēlēt un saspēlēties tā, lai tas vairākums būtu tāds, ka mēs varam realizēt. Protams, bija kaut kādi momenti, kur varējām iemest, bet tāds līdz galam, kad es uzkāpu laukumā, es jūtos droši ar vairākumu, noteikti tāds nebija, ne. Jūs treniņos, jūs jau bija treniņi arī starp spēlēm, laiks bija treniņiem un, pret treniņos trenējot vairākumu, jums uzliekt pretī tā kā mājiņu, kas tā kā imitē kaut kādā ziņā to agresivitāti vai ko Ķekava teikt darīja, jo tas nav regulāri, ka komanda tik agresīva varbūt skraida. Tā kā jā un nē, mēs kaut kādā brīdī mēģinājām to, bet, zini, kā grūti nokopēt to pretinieku, ja tas pretinieks īsti pats nesaprot, ko viņš grib darīt tajā laukumā. Man vismaz bija tāda sajūta, jo brīžiem bija tā, ka, viņi spēlēja tā kā tajā dimantā, bet tie malējie spēlētāji bija diezgan tādi aktīvi, un viņi īsti, man liekas, paši nesaprot, uz kurien tieši viņi grib būt aktīvi, vai uz tiem malējiem, vai uz stūri, un tāpat arī mēs, kad es spēlēju pirmo spēli, mēs tā iemetām, man liekas, mēs tajā spēlē pat 2 vairākums varbūt realizējām, un viens bija tieši tāds, kad Gradzens noskrēja lejā uz stūri, un es paliku pilnīgi brīvs, un es varēju viegli iet vidu un uzmest pa vārtiem, un iemet arī golu, tā kā, jā, par to imitāciju mēs, man liekas, pagājušajā sezonā vairāk to izmantojām, arī ne tikai mazākumā un vairākumā, bet arī 5-5, kad pretinieks spēlē, imitē tā kā otru komandu. Bet šogad mēs kaut kā no tā izvairamies un paši mēģinam tā kā savu spēli vairāk sakārtot. Un Kaspars jau pieskārās traumai, vai tad mēs redzēsim tev vairāk bišķi laukumā par vairākumu finālā? Man jau Vitkovskis Kārlis, kurš ir mans ārštata fizioterapeits ar vienmēr labu padomu, bet viņš jau teica, ka, ja šī būtu regulārā sezona, tad viņš noteikti nekāpt laukumā, bet tā kā šis ir playoffs un viss izšķirās, tad es noteikti tā kā biju gatavs kāpt laukumā par lēmumu, jo runājām.
un tad finālā jau noteikti būs jau 3 nedēļas pagājušas, kas ir nedēļa pa maz, lai sadziedētu to draumu, bet tik un tā. Es šobrīd jūtos labi, un tie muskuļi ir tā kā lielam apaudzēti, un es domāju, ka tas notiek kā laukumā, jā. Vai Bauska būtu titula pretendenti, ja visi kādreizējie spēlētāji būtu palikuši spēlēt? Tagad jādomā, kas ir tie spēlētāji. Es varētu vispār būt. Jā. Nu, jāsaka, Reinvārtos. Jā, Reinsvārti. Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies Ķekavas un Ulbruks to sēriju, tad mēs tur jau vien bijām, cik 4 baušķinieki, kas varētu spēlēt Bauskas sastāvā, un tā kā, nu, tas jau... 4? Jā. Es Laugala arī. Laugala jā, viņš arī baušķinieks kaut kādā ziņā. Okay. Un, jā, bet, nu, tāds, man šķiet labākais piemērs, kas mums bija, tas jau bija, nu, jau, cik sanāk 10 gadi atpakaļ, mēs Bauskas tajā kaut kādā olimpiādē spēlējām, un Cēsīs tieši viņi notika, un mēs arī. Latvijas olimpiādē Bauskas jā, sastāvā, mēs tur izcīnījām 3. vietu, un tur arī bija labas komandas pretī, un nu, tāpat tās pašas Cēsis ar visiem Moriciem un Rejeckiem un tā tālāk, tā kā, nu, es uz doto brīdi teiktu, ka diez vai mēs būtu titulu kontenderi, bet es domāju, ka mēs par savu 6. vietu pacīnītos noteikti. Pārējiem katrā gadījumā tas nozīmē. Jā, tā varētu teikt. Lielās. Un Bauski ir arēnā tagad. Pareizi. Bet es nepieskaitīju Laugali, gandrīz ar to nosauc viņu pa ģirtu. Jā, vēl kaut kā iegājis, bet vēl jau ir no Bauskas arī, nu, kas arēnā vēl spēlēs arī Rauls Akmeniņš, no Bauskas ir vai ne tie momenti. Tā kā savākt Norēnā šogad vairāk Bauskas spēlētāji, tad gadījumā būs bijušiem. Kurš fināls tev deva vairāk emocijas? 18. gada pret Valmieru vai arī pagājušā gada? Manuprāt, tā kā jāsaka, bija atšķirīgi tie fināli, ja viens bija mans pirmais un tāds arī pirmais tituls, bet, nu, pagājušā sezona, protams, bija tāda, kur tā loma bija daudz lielāka. Nu, nevar teikt, ka man nebija loma arī tajā iepriekšējā pirmajā titulā, kur es biju ar Ulbruku, tur tāpadām biju viens no līderiem un no pirmās maiņas spēlētājiem, tā kā, nu, tās emocijas dažādas. Viens ir pirmais tituls un otrs vairāk tāds, laikam, otrs, jā, tāds emocionālāks, ar lielāku, tā kā, manu iesaist tajā visā, tas tāds, nu, grūti salīdzināt un pateikt, kurš bija, tā kā, man labāks. Ko tu būtu, tagad es saku vienmēr, kad pēc kara var gudri runāt, ko tu Ķekavas vietā būtu darījis citādāk pie 3-1 sērijā? Nu, kaut kas laikam bija jādara citādāk, jo, lai uzvarētu. Varam jau teikt, ka tur tas puscentimetrs. Un sērijā 4-1, un mēs pavisam citu dziesmu dziedam, bet puscentimetrs. Viņš tomēr nebija būmiņu vārtos. Bet, jā, kas varbūt būtu jādara citādāk? Jā. Viņiem, lai... Gan jau, ka taktiski, es pieļauju, kad Klaus bieži piemina to, ka viņi ir vēl nepieredzējis komandu, varbūt ne tik ļoti gados, cik tieši tajā pieredziņā. Viņiem neviens nav, manuprāt, izcīnījis titulu, un neviens pat nav spēlējis nekad arēnā, manuprāt, finālā. Tā ātri tagad ejot cauri. Kas varbūt tev ir tā pieredze bijis lielāka? Tu esi gan uzvarējis finālā, gan zaudējis finālā, gan tagad vēlreiz spēlējis finālā, un arī Latvijas izlasē liela pieredze, kur tur džekiem īsti varbūt Klāvam vienīgam ir tāda lielāka pieredze, pārējiem pat īsti nekāda. Nu, tāds pirmais, kas man nāk galvā, ir vārdsarglīnija. Es noteikti būtu vārtos līdzis Kirilu, arī Kirils, ja? Otrs vārds bija. Lamņīnskis, jā. Es viņu būtu līdz vārtos jau 6. spēlē, jo, manuprāt, viņš, kad Reinis dabūja lielo noraidījumu, viņš ļoti labi iegāja spēlē, un viņš bija tā kā pārliecinoši visas bumbas, viņš savāca, nolika pie zemes, un mēs nedabūjām pilnīgi nekādas rebounds, un, nu, viņš arī abas reizes, kad viņš iegāja šī te spēlē, gan 5. gan 6. viņš neielaida neviens vārds. Tā kā, nu, tas būtu tāds pirmais, kas man nāk prātā. Un tad otrs būtu noteikti, ka es būtu mēģinājis taisīt vienu supermaiņu, ņemot vērā, kad Ķekava neiemeta nevienu spēli, neiemeta vairāk par 5 vārtiem. Un tā kā, manuprāt, ka tas ir daudz pa maz priekš tā potenciāli, kas viņiem tur ir, ņemot, nu, tā kā Ķeirāns, Jansons, Januševskis, Ronis, un tā, nu, es būtu visticamāk. Bet tos, kurus tur nosauc, viņi visi spēlē vienā maiņā. Šitajā 7. spēlē viņi nespēlē, man liekas, vienā maiņā. Vismaz man tā. Nu, bet tā, vispār kopā tā ir viena maiņa. Nu, labi. Bet, nu, katrā ziņā tad viņi neizpildīja savu potenciālu, ko es šobrīd būtu gaidījis no viņiem, bet jā, nu, tas būtu tāds mans, un
Jā, varbūt viņi, zin kā man likās arī, ka viņi fiziski varbūt plīst tajā 6. spēlē, jo viņi piekto spēli, 3. maiņu laida ļoti maz. Vispārīgi šajā sērijā viņi ļoti maz viņu laida. Un kamēr mēs spēlējām ar 3 maiņām pirmās 6 spēles. Un tā kā varbūt tas arī tāds viens, kas nāk teikt prātā. Zin kā grūti, es tur baigi viņas nevēroju, es centos tā kā palīdzēt, cik varēju savējiem un nekoncentrēties uz viņu spēli. Jā, viņi laida vairāk trešo maiņu, tas viens, bet par to, ka viņi uz to nedēļas nogalu, kurā zaudēja abas spēles, bija fiziski vājāk. Es domāju, ka tas ir līdzīgas problēmas, kā jums bija 2. nogalē, tāds viņiem bija 3., ka viņiem bija daudzi slimie, apslimuši un tam līdzīgi. Un pēc Krišāņas redzēja, kā ir spēlēt ar temperatūru, ka to tik acīm redzami var redzēt no malas, un viņiem komandāri varēja redzēt. Es aizbraucot uz Zolbrukas zāli, redzu, kuri jau ir izgājuši ārā iesildīties, kuri nav. Nu, es atceros no tiem laikiem, kad tiem, kuriem klepas, tie paliek zālē, nostāst. Un tu jau redzi, ka tur ir pārāk daudz spēlētāju, kuri vienkārši vingro, viņi pat neiesildās, un tu redzi, ka tādi, neizskatās dzīvelīgi. Un jā, tā kā, no tā neviens nav pasargāts. Mums nākamais būs Ernests Ronis. Varbūt tu kaut ko gribi pajautāt Ernestam. Es jau te... Kamēr Pēters tev uzdod kādu jautājumu, tu vari izdomāt jautājumu Ernestam. Es gribētu pajautāt par to, ko komandas iekšienē domā par to epizodu, kur Klaus 5. spēles overtime trāpīja pa štangu, un es nezinu, kurā brīdī. Par to, kur mēs tikko es nezinu, kurā brīdī tā bumba īsti varēja šķērsot to līniju vai trāpīt pa kaut kādu tīkliņu, jo es to video skatījos un es neredzēju nevienā brīdī, kad tīkliņš kustās pirmkārt. Un es biju tieši uz līnijas, tur es biju diezgan pārliecināts, un es arī klausījos pēc 6. spēles, kur Klaus teica, ka viņa 2 džeki bijuši uz līnijas arī, jo viņi nonāca malā, un viņi teica, ka tur noteikti nav gols. Bet spēlētāji jau nedomā, ka tur bija vārdi. Jā, tāpēc es vienkārši gribu zināt, jo tagad tas ir tā kā uzkurināts visā sociālajos tīklos, un es gribu zināt, ko viņi domā par to. Fani līdzutēji ne tikai par to. Jā, fani līdzutēji viņiem tas var patikt, var nepatikt, bet tas savā veidā ir viņu kaut kāda viena no nišām, tam viņu, negribu lietot vārdu pienākums, bet viņu darbība tajā klāstā viena no nišām, un es kaut kā esmu iemācījies, varbūt nevis izlūdzies biezā, bet vienkārši nelasīt to. Jo, kad es sāku tā iedzināties, tad arī man nedaudz kaut kur sāk asins riņķot straujāk. Tāpēc es vienkārši cenšos, man kādreiz kāds sūta, es prasu, tur tiek līdzjutēji kaut kāds saraksts, arī jau no jūsu puses līdzīgi. Tur jau nav tā, ka tikai ķekavs, arī jūsu līdztējiem pāris internetā izceļās visai interesantajiem izteikumiem un viedokļiem, un es tā kā cenšos no tā distancēties, lai viņi, man prieks par to, ka viņi seko līdz, kad tur tās diskusijas ir kārtas, kādreiz varbūt pat nedaudz komiskas, bet ka viņi brauc uz spēlēm un fano, tā kā kaut kur jāpieņem tas, ka viņi tā var darīties, jā. Big Fish finish šautrās, vai arī ace disgolfā? Tā vienu es neesmu vēl izdarījis, tā kā es teikšu, ka noteikti ace disgolfā. Kas ir tas šautru prikals? Tas ir lielākais finišs, no kā var pabeigt 170. 70, jā. Tev jau pirmkārt 100 līdz 170 jau tā nonākt, lai tev tieši ir 170, un tad vēl viņu iemest. Tas nav tik vienkārši, jā. Vai tu esi atkal gatavs zaudēt fantasijā šogad NFL? Nē, šis gads ir mans gads, un es uzvarēšu beidzot. Kurš varbūt tas roli ir kāds vēl no florbolstiem, kurš spēlē NFL arī fantāzija ar tevi kopā? Ar mani kopā spēlē Ulvis Mētra no manas komandas un Santūs Siponens no Koves spēlē arī ar mums fantāziju. Tā kā mēs tur risinām. Kādā veidā viņš ir nonācis čērnes? Jā, mēs pagājuši gadu. Čau. Pirmajā gadā Somijā. Mēs tūliņās pieslēdzamies tev. Jā, un tad un tā arī Santū palicis ar mums un tā mēs spēlējam visi kopā. Jā, un Mētra labs? Mētram šogad negāja labi, viņam bija daudz traumas. Jā. Labi, ir vēl kāds Pēter, viņam jautājums, gan jau kirno skatītājs. Daudz vēl, bet mēs jau citreiz arī parunāsim. Roli apdalījām ar to, ka sākumā neaizgāja mums. Paldies. Paldies jums un veiksmīgi. Tiekamies arēnā. Veiksmi Rīgas čempionātā. Tu varbūt vari uzdot to jautājumu tagad tieši pats Ernestam. Jā. Mums bija tā, kad mēs...
Jo man bija domāts, ka Rolis atslēgsies, un tad viņš uzdeva tev jautājumu, bet ja toreiz es pievienos, viņš tev pats var uzdot to jautājumu, nevis tā kā, lai mēs viņu. Jā, Ernest, man ir sveiciens. Ernest, man ir jautājums tev, ko komandā domā par to situāciju, kur Klāvs trāpīja pa vārtu stabu 5. spēlē, un kas tagad TikTokā ir aizgājis ļoti populāri un tā kā kontroversāli, tā teikt. Vai kurā spēlē? Kurā epizodē? 5. overtēmā. Pagarinājumā. Par nostiepto tīkli viņš prasa. Es joprojām uzskatu, ka tur nebija gols. Nu, mans uzskats, ka tur nebija gols. Es nevaru strīdēties ar tiem cilvēkiem, kas domā, kas bija. Ja es pasaku pats, ka nostoties video, es neuzskatu, ka bija. Tad lai cilvēks spriež, ko viņi grib. Visi ir gudri paši. Nē, tur jau tas, mēs tieši to izrunājām, ka tā ir tāda sastāvdaļa līdzjutēji, ka viņiem piederās cīnīties ne tikai tribīnēs, bet arī citreiz internetā. Zinām, spēlētāji jau nevienmēr domā tā kā viņi komā līdzjutēji un otrādā. Tā kā tas viss tikai normāli, bet tas vismaz iedot kaut kādu intrigu ap floru, lai viņi tur cīnās. Es gribēju teikt, ir jau forši. Kamēr, protams, kaut kāds robežs netiek pārkāpts, bet tikmēr, lai viņi cīnās. Tas ir forši. Jā. Labi, kungi, Ernest, tev ļoti forši jāsaka, un mēs tad sakam tev. tiekamies citurreiz. Čau!